Signāli no visuma dzīvēm. Noslēpumaini apļi laukos. Vēstījumi mūsu planētas struktūrā. Kopš seniem laikiem cilvēki lūkojušies debesīs un pētījuši dabu, lai saprastu mūsu vietu visumā. Taču viens jautājums paliek. Vai mēs esam vieni? Cilvēki ir redzējuši NLO un pat citplanētiešus. Taču saziņa ar svešo būtu atslēga, kas atklātu noslēpumus par dzīvi visumā. Daži uzskata, ka jau gadu tūkstošiem saņemam vēstis no ārpasaules. Neseni pierādījumi var atklāt svešo mēģinājumus sazināties. Vai tie ir labas gribas vēstneši, vai arī kara kungi? Un vai mēs spēsim saprast? Kopā mēs atklāsim svešos atriecošos vēstījumus raidījumā Slepenās lietas citplanētieši. Globālā cīņa ir sākusies. Gadu desmitiem no sabiedrības slēptās lietas par tikšanos ar NLO tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Kolorādo Springsa, Kolorādo, 1899. gads. Nikola Tesla, viens no mūsdienu elektrības atklājējiem, pārbauda ierīci, kurai jāvāc negaisa laikā zibens radītā enerģija. Laikā, kad viņš sako negaisam, lai labāk saprastu laika apstākļus, iekārta saņem radiosignālus. Piepeši, Teslas iekārta saņem dīvainu signālu sērijas. It kā tie vairs nesot statiski pīkstieni. Kļuva dzirdamas divas svešā valodā runājošas balsis. Tesla aprakstīja to kā vienas planētas sveicienu otrai. Laikā, kad Tesla pārtvēra signālu, NLO pasaulē nebija sveši. 1896. gadā tie esot bieži redzēti Losandželosas apvidū. Tas notika ilgi pirms lidostas tapšanas. Cilvēki vēl nebija sākuši lidot. Debesīs lidojošie objekti bija neizskaidrojami. Teslas iekārtas saņemtos signālus uzskata par pirmo tehnikas laikmetā reģistrēto saziņu ar svešajiem. Vai Tesla nejauši ar tiem sazinājās? Šie pirmie signāli ir pamats apsēstībai, kas kopš tā laika vajā cilvēci. Lielākais un sarežģītākais mēģinājums sazināties ar ārpasaules būtnēm sākās 1960. gados. Organizāciju SETI, ārpasaules saprāta meklēšana, ASV valdība finansēja līdz 1995. gadam. Ar savu radioteleskopu Arecibo stacijā Puerto Rico SETI pārraida signālu, kas sniedzas kosmosā 25,000 gaismas gadu dziļumā. Kad izlēmām pārraidīt vēstījumu debesīs, cerot sazināties ar svešo civilizāciju, zinātnieki izvēlējās bināro kodu, jo tā ir universāla valoda. No Arecibo pārraidītajā vēstījumā iekļāvām informāciju par mūsu vietu visumā, par cilvēku DNS un vēl dažas lietas par cilvēci. Tas bija mūsu spēcīgākais vēstījums. Savukārt NASA palaida 4 zondes ar sveicieniem no Zemes. Neierasta rīcība aģentūrai, kas oficiāli noraida svešo eksistenci. Drīz pēc tam palaida arī 2 kosmosa kuģus, kas veda 30 centimetru zelta ierakstus ar sveicieniem Zemes valodās un informāciju par cilvēci. Vēstījumi ir nosūtīti, bet vai eksperti tiešām ir gatavi saņemt atbildi? Slepenā lieta – OHO signāls. Ohio štata universitāte 1977. gada 15. augusts. SETI ir šokā par 23:16 saņemto īso radiosignālu. Tas ir 30 reizes skaļāks nekā dabiskie kosmosa dziļu signāli. Pēc 72 sekundēm tas pazūd. Negaidītais skaņas signāls no kosmosa ir tāds retums, ka viens no tās dienas tehniķiem nosauc to par OHO signālu. OHO signālu noraidīja kā anomāliju.
Tas neatkārtojās, tāpēc daudzi uzskatīja, ka tā bijusi viena tehnikas vai cilvēka kļūme. Taču nesenie pierādījumi liecina, ka pastāvīgs signāls neatskanēs. Tā pārraidīšanai būtu nepieciešama milzīga enerģija, tāpēc tagad SETI sūta kosmosā OHOS signālam līdzīgus signālus. Vai kopš 1977. gada ir bijis vēl kāds signāls, vai arī SETI kopš tā laika nepārtraukti sazinās ar svešajiem? 1997. gadā SETI atklāja vēl vienu ārpasaules signālu. Tam sekoja 13 stundas, līdz to oficiāli pasludināja par Eiropas satelīta signālu. Bet vai tā tiešām bija? Slavenajam ufologam Stevenam Grīram ir cits viedoklis. 2006. gadā Grīrs paziņoja, ir saņemti neskaitāmi signāli no ārpasaules. To bija tik daudz, ka SETI sistēmas sāka bloķēt kāda cilvēku organizācija, kas nevēlējās, lai viņi turpina tos saņemt. Kura valdības aģentūra varētu būt atbildīga par svešo pasaules vēstījuma slēpšanu? Un kāds gan viņiem no tā labums? Turpinājumā, vai svešie cenšas sazināties, vai arī viņu vēstījums jau ir pienācis? Šīs ir slepenās lietas, citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas, citplanētieši. Saziņa ar svešajiem ir kļuvusi par daudzu NLO pētnieku apsēstību. Daudziem no viņiem galvenais jautājums ir, vai mēs esam vieni. Taču iespējams, viena atbilde jau ir saņemta. Slepenā lieta - Rendlšemas mežs. Agrā 1980. gada 27. decembra rītā divi ASV gaisa spēku patruļas vīri pamanīja neparastas gaismas pie bāzes Woodbridge vārtiem. Seržanti Džons Borovs un Džims Penistons devās skatīties un atklāja savādu mirdzošu kuģi ar dīvainiem uzrakstiem. Gaiss ap objektu bija elektrizēts. Mēs jutām to uz ādas un drēbēm. Tobrīd sapratu, ka tas nav avarējis kuģis. Es skatījos uz nezināmu objektu. Penistons jūtas spiests pieskarties uz kuģa iegravētajiem simboliem. Šis lēmums mainīja viņa dzīvi. Es ar roku pieskāros apakšējiem simboliem. Visos jūtu pāreju no metāla gluduma līdz smilšpapīra raupjumam. Viena no zīmēm bija lielāka par pārējām. Tāpēc nolēmu tai pieskarties. Kad to izdarīju, mani apžilbināja balta gaisma. Tobrīd sāku redzēt vieniniekus un nulles. Jutos tā, it kā tie būtu manā prātā. Abi seržanti ziņoja par notikušo un aprakstīja NLO pazušanu tumšajās debesīs. Pēc kāda laika Penistons uzrakstīja viņa smadzenēs iekodēto vēstījumu. Telepātiskā ziņojuma saņemšanas laikā datori bija primitīvi. Tikai pēc daudziem gadiem viņš saprata, ka vieninieki un nulles ir tulkojama datorvaloda. Binārais kods. 2010. gadā man iedeva 6 Džima Penistona piezīmju grāmatas lapas ar bināro kodu. Man bija jānoskaidro, vai tas satur vēstījumu. Šaubījos, vai kaut ko atradīšu, taču es ievadīju datus savā datorā un palaidu cauri tulkotājam. Biju šokā, kad atklāju īsu vēstījumu. Atšifrētais Penistona vēstījums skan šādi: cilvēces izpēte turpmākai planētas iekarošanai. Man pārskrēja skudriņas. Es tiešām negaidīju, ka atradīšu kodā kaut ko, bet atradu šķietami no svešajiem saņemtu vēstījumu. Vēstījumā bija arī koordinātes. Tās norāda vietu Īrijas piekrastē, Hai Brazilu. Tā ir leģendārijai Atlantīdai līdzīgas nogrimušās salas atrašanās vieta. Sala joprojām eksistē, taču atrodas 600 metru dziļumā.
Vai Penistons saņēma tiešu telepātisko vēstījumu no svešo kuģa? Un kāda ir pie īrijas krastiem nogrimušās salas nozīme? Eksperti joprojām to cenšas noskaidrot. Taču visi svešo vēstījumi nav tik mīklaini kā Rendlšemas incidents. Dažus var apskatīt ik viens. Apļi labības laukos fascinē ekspertus kopš 1970. gadiem. 20. gadsimta beigās tie bija fiksēti 26 pasaules valstīs. Tie parādās ātri un noslēpumaini. Bieži tiem ir sarežģīts dizains. Ko ģeometriskās formas mums vēsta? Slavenā krievu kosmonauta Marina Popoviča, kā arī zinātnieces Viktorija Popova un Lidija Andrijanova uzskata, ka ir atšifrējušas to vēstījumu. Viņa tulkojums atklāja baisu brīdinājumu cilvēcei par draudošo katastrofu. Viņas apgalvo, ka apļi vēsta par cilvēku ietekmi uz biosfēru un kritiskajiem draudiem Zemes magnētiskajam laukam. Viņas uzskata, ka apļi parāda, kā izvairīties no šāda likteņa. Vai šie apļi ir apokalipses vēstneši? Turpinājumā, vai notiek citplanētiešu un cilvēku komunikācija? Un ja tā ir, kurš runā mūsu vārdā? Šīs ir slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Radioteleskopu uztvertie signāli un atšifrēto labības lauku apļu brīdinājumi var būt citplanētiešu darbs. Vai svešie ar mums cenšas sazināties? Un kāpēc viņi ir ieradušies tagad? Ģeniālā Nikolas Teslas veiktais tehnoloģiju progress 19. gadsimta beigās bija tikai sākums. Mūsu zinātnes progress notiek biedējoši ātri un negrasās palēnināties. Vai citplanētieši bažījas par zinātnes progresu? Vai viņi grib kontrolēt visu cilvēku dzīvi? Kādi ir viņu ilgtermiņa plāni uz Zemes? Atbildi var atrast satraucošos noteikumos, kas iegravēti vienā no ASV noslēpumainākajiem pieminekļiem. Slepenā lieta – Džordžijas plāksnes. Tās izraisījušas pamatīgus strīdus, spekulācijas un noslēpumus, kas sniedzas ārpus Džordžijas robežām. Plāksnes veidojuši cilvēki, bet vai tām ir sakars ar svešo nodomiem? 1979. gadā Džordžijas plāksnes pasūtīja kāds R.C. Kristians. Tās joprojām atrodas Alberta apgabala pievārtē, netālu no Atlantas. Milzakmeņos ir iegravēti vēstījumi cilvēcei, lai šīs ir saprāta laikmeta vadlīnijas. Daudzi uzraksti runā par dzīvi harmonijā ar Zemi un vienam ar otru, bet citi atspoguļo draudīgu saprāta laikmetu. Saprātīgi regulējiet dzimstību. Apvienojiet cilvēci ar jaunu valodu. Gādājiet, lai cilvēku skaits nepārsniedz 500 miljonus un ir harmonijā ar dabu. Šobrīd uz Zemes dzīvo 7 miljārdi cilvēku. Vai saprāta laikmets sākas ar masu genocīdu, lai samazinātu cilvēku skaitu līdz 500 miljoniem? Viens no pieņēmumiem par svešo invāziju uz Zemes ir ļoti vienkāršs. Kāpēc jāiznīcina vieta, kurā gribi iebrukt? Kāpēc viss jāpārvērš drupās, izmantojot lāzerus, fotonu, bumbas un citus eksotiskus ieročus, lai likvidētu planētu? Kāpēc tas jādara ar iekāroto planētu? Daži eksperti uzskata, ka vislabākā metode lielu cilvēku masu iznīcināšanai būtu mēris.
Bombardējiet no kosmosa dažādas planētas vietas ar meteoriem. Zemes atmosfērā tie sadalīsies, izdalot zināmas gāzes, kas daļu cilvēku nogalinās. Stonehedžai līdzīgās Džordžijas plāksnes atbilst zvaigžņu izvietojumam. Vai tas ir svešo brīdinājums cilvēcei? Daudzi eksperti meklē visumā svešo vēstījumus. Savukārt daži zinātnieki urbjas arvien dziļāk zemes dzīlēs. Kazahstānas pētnieki esot atšifrējuši vēstījumu, kas iestrādāts mūsu DNS. Nesen internetā ziņoja par zinātnieku apgalvojumu, ka cilvēku DNS ir sakārtots tik precīzi, ka atklājas simboliskas valodas aritmētiskos un ideogrāfiskos modeļus. Tas lieko domāt, ka cilvēki ir radīti aiz Saules sistēmas robežām. Šo atklājumu dēvē par bioloģisko seti. Evolūcija nespēja izskaidrot cilvēku DNS matemātisko kodu. Mēs esam dzīvi un elpojoši svešo vēstījuma trauki. Šie pierādījumi liecina, ka dzīvība uz Zemes ir radusies vai iecerēta aiz Saules sistēmas robežām. Svešo un cilvēku hibrīdi rodas, kad svešie ir paņēmuši cilvēku DNS un spējuši savienot ar savu, lai vairotos, jo daudzas no šīm būtnēm ir neauglīgas. Vai planēta Zeme ietilpst galaktiskā plānā, kuru zinātne nespēj saprast? Mums ir svētie raksti, Bībele, Tora, Korāns. Tajos aprakstītas ļoti pārdabiskas lietas, savienojot tās ar tādu lielu civilizāciju kā šumēri, tradīcijām, iegūstam veselus datus par kaut kādu saziņu ar zvaigznēm jau kopš aizvēsturiskiem laikiem. Turpinājumā daudzi ufologi uzskata, ka mūsdienu svešo vēstījumu viļņa kulminācija būs prātām neaptverams atklājums. Vai tas mainīs dzīvi uz Zemes? Vai mēs vispār esam uz Zemes? Šīs ir slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Cilvēki no laika gala ir saņēmuši vēstījumus no ārpasaules. Taču šokējoši jauni pierādījumi apstiprina noļautu, ka saņemsim vēstījumu, kas būs pēdējais mozaīkas gabals. Nesenie kazahu zinātnieku atklājumi pierāda, ka mūsu gēnu struktūrai nav dabiska izskaidrojuma. Vai mūsu evolūcijas bioloģisko mehānismu ir radījuši svešie? Viena teorija apgalvo, ka svešo un cilvēku kontakti sākās, kad svešie pārveidoja 3 cilvēku pērtiķu DNS. Viņi izveidoja struktūru, lai radītu cilvēku rasi, kas izpildītu viņu pavēles, izmantotu instrumentus un valodu. Ja mēs esam izveidoti, varbūt arī vide, kurā dzīvojam, ir konstrukcija. Vai cilvēce daļēji ir mašīna? Vai arī mēs dzīvojam mašīnā? Daži eksperti uzskata, ka visums pastāv vien bioloģiskā, cietajā diskā. Tāpēc Zeme un dzīvība uz tās ir vien izsmalcināta citplanētiešu programma.